Lielais Kristaps tika radīts 1977. gadā, un tā iniciators ir Latvijas Kinematogrāfistu savienība, bet idejas autors ir Anss Sepners, režisors, kopā ar toreizējo Kino savienības priekšsēdētāju Miku Zvirbuli. Lielais Kristaps, toreiz viņš nebija modē, jo principā tas ir Bībeles tēls, un Kristaps glabājās Kuģniecības muzejā, īstais Kristaps, bet par viņu tā viņš tur stāvēja, bet par viņu neviens tā nerunāja. Bet Kristaps ir pārcēlājs un glābējs. Un tādēļ es domāju, ka tika izvēlēts šis tēls, lai mūs pārceļ jaunā kvalitātē un glāb no visām likstām. Un tad tika uzrunāts tēlnieks Mārtiņš Zaurs, kurš izveidoja šo skulptūru. Un 77. gadā notika pirmais konkurss, kur Kino savienības biedri kongresā, gada sapulcē balsoja, un tādā veidā tika izvēlēta labākā filma. Bez tam kvota bija ārkārtīgi augsta. Vajadzēja filmai savākt 50% no balsotājiem plus viena balss. Tas ir ārkārtīgi liels procents un ārkārtīgi augsts kolēģu novērtējums. Un tādēļ, ja bija vairākas labas filmas, tās balss sadalījās, un tajos gados Kristapu nedabūja neviens. Viņš vienkārši netika piešķirts, un iepriekšējais saņēmējs šo Kristapu figūru pie sevis glabāja vēl gadu, vai citreiz pat vairākus. Lielais Kristaps bija ceļojošā balva. To tātad pasniedza šajā Kino savienības kongresā uzvarētājam, un viņš tātad veda to parasti uz kino studiju, uz grupas istabu, un tur viņš stāvēja. Dažkārt režisors ved viņu uz mājām. Saņemt Kristapu, tātad saņemt šo ārkārtīgi augsto novērtējumu, tas bija milzīgs gods, un tā bija tiešām tāda patiesa uzvara, un cilvēki lepojās ar to, ka viņi ir saņēmuši Kristapu. Savukārt grupas locekļi, tie dalībnieki, radošais personāls, saņēma goda rakstus par to, no apliecinājums, ka viņu kopējais darbs, viņu filma ir ieguvusi šo balvu. Sāka vērtēt arī atsevišķu profesionāļu darbu, un notika konkurss, kurš tātad ir labākais režisors, labākais mākslinieks, operators un tām līdzīgi. Un par šie uzvarētāji savukārt saņēma Lielā Kristapa medaļas. Mazliet mainījās gadu laikā, dažkārt tie bija goda raksti, dažkārt tās bija medaļas, bez tam bija unikāla organizētība, jo tas viss notika vienā dienā. Vienā dienā notika balsojums, tad tika saskaitītas balsis, un pēcpusdienā jau bija iegravēti vārdi medaļu saņēmējiem un filmas, par ko viņi ir saņēmuši, par kādu darbu saņēmuši. Tā bija fantastiska organizētība. Man stāstīja Andrejs Apsīts, ka viņš ar tām medaļām ir skrējis, tā kā bija zinām rezultāti, viņš ar medaļām ir skrējis pie gravieri, lai pēc stundas, un gravieris ir bijis jau nobukots, tātad sarunāts ar viņu, ka tas tūlīt sēž klāt un gravē, un tas viss tā ļoti ātri notika. Bet, kad vienu gadu lielo, pēc tam otru gadu nesaņēma neviens, jo balss dalījās. Dažkārt pietrūka viena balss, pieņemsim, filmai. Manuprāt, tas bija Fotogrāfija ar sievieti un meža kuili, kur visa radošā grupa praktiski saņēma medaļas par labāko darbu, bet filmai kopumā pietrūka kaut kāda viena balss, un tā tad Lielo Kristapu kopumā nesaņēma.
1977. gadā pirmais saņēma Kristapu Aivars Freimans par filmu Puika, bet nākošā gadā tika izveidota arī dokumentālā kino skulptūra Kristaps, un no nākamā gada, tātad no 78. gada, tika piešķirts arī dokumentālam kino Kristaps, un pirmais to saņēma Ivars Seleckis par filmu Sieviete, kur gaida. 88. gadā animatori arī sāka celt bunti un teikt, jā, bet kāpēc un animācija? Un tad tika vērtētas arī animācijas filmas, jo animācija bija uz to brīdi tā labi ieskrējusies un attīstījusies. Bija divas vadošās grupas, bija tātad Leļu filmas kinostudijā, kuras un šo darbu vadīja izcilais režisors Arnolds Burovs, un savukārt Rozīte Stiebra ar Ansi Bērziņu televīzijas paspārnē bija stipri jau attīstījuši zīmēto animāciju, bet Kristapa figūru nepaspēja iztaisīt, nepaspēja izgrebt, un tādēļ uz skatuves tika pasniegts tikai bluķis, tiešām liels koka bluķis, un teica, ka izgrebs vēlāk. Bet nākamā gadā jau bija tapusi skulptūra. 80. gadu beigās jau stabili darbojās žūrija, žūrijai vairākas sekcijas, vieni skatījās un atbildēja par animācijas filmām, citi par spēļu filmām un citi par dokumentālām filmām. Filmu apjoms toreiz bija diezgan liels, bija 8 līdz 10 spēļu filmas gadā Rīgas kinostudijā tika uzņemtas, un dokumentālās filmas pietiekami daudz, arī animācija pietiekami dažāda. Un studijas radās viena aiz otras un tiešām ļoti daudz. Un sākumā, 90. gadu sākumā šķita, kad kino būs, lai gan tika kardināli samazināts finansējums. Valdībā bija tāda doma, priekš kā mums vajag savu kino, mēs tak varam nopirkt. Un tajā laikā bija arī videobums, kad plūda iekšā kasešu tūkstoši, un uz kinoteātriem cilvēku gāja mazāk un skatījās šīs videofilmas, videonomās un tam līdzīgi. Un tādēļ ļoti krasi samazinājās, jā, un tātad kino finansējums bija vairs tikai tas, kas bija bijis iepriekš LPSR budžetā. Tās ir īsmetrāžas dokumentālās filmas un īsmetrāžas animācijas filmas. Un tas bija viss. Un tas bija ārkārtīgi maz. Un tad radās doma, ka mums ir kaut kā jāapvieno šī kino nozare un jāparāda visu, kas mums ir. Šajā Kristapā, šajā pasākumā tika dota iespēja skatītājiem noskatīties beidzot tās latviešu filmas. 90. gadu otrā pusē jau jautāja daudzi, vai te vispār latviešu kino vēl ir? Un ka latviešu kino nemaz vairs nav. Un tad tam Kristapam bija ārkārtīgi liela nozīme, jo ne tikai skatītājiem, bet arī filmu veidotājiem tas bija ārkārtīgi svarīgi, ka viņi varēja savu darbu noskatīties blakus citu kolēģu darbiem. Un saprast, kas mēs esam, kur mēs esam, un kā mums būtu varbūt jākļūst labākiem. Tā kā šim festivālam un šai filmu programmai tiešām bija liela nozīme un liela jēga. 2000. gadu sākumā, kad organizējām Lielo Kristapu, mēs griezāmies pie dažādiem iespējamiem atbalstītājiem un saka, vai jūs zināt, kas ir Lielais Kristaps? Viņi saka, jā, mēs zinām. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tātad, šis ir zīmols, viņš ir kļuvis par zīmolu un tiešām sargātāju un aizstāvi un filmu rādītāju, un Kristaps mums ir ārkārtīgi svarīgs.
Bet tā kā filmu bija maz, katru gadu nesanāca šī programma. Un Kristaps līdz ar to 90. gados notika katru otro gadu. Bet kino cilvēki ir ārkārtīgi sparīgi, ar lielu entuziasmu un dažkārt pilnīgi nesaprotot, neiespējami saprast kā, bet filmas tomēr tika uzņemtas, tappa, un šo filmu nemaz nebija tik maz. 2014. gadā mēs sapratām, ka filmu jau ir tik daudz, ka Kristapam ir jāatgriežas katru gadu, jānotiek katru gadu. 1998. gadā, manuprāt, Nacionālā centra direktors bija Arvīds Krievs, un viņš teica, nu, bet kas tas ir? Nu, kas tas tāds kā socialistiskais ceļojošais karoks, socialistiskās sacensības vai kā? Nu, kā? Un tad dabū Kristapu, un pēc tam tu viņu atkal dod projām, ka tas nav pareizi, ka Kristapam ir jābūt tādam, kuru tātad tu saņem, un tev viņš arī ir. Un tika izveidota maza bronzas Kristapa figūra, kuras autors bija jauns tēlnieks Ozoliņš. Un šīs figūras bija vienādas. 2009. gadā nebija naudas, lai iztaisītu šīs Kristapa figūras, jo bronza kļuva ar katru brīdi dārgāka, un viņas kļuva mazāk. Un tad Kristaps tika sazāģēts, jo bija Lietuvē atlikuši dažas sagataves, kas varbūt bija mazliet brāķētas, bet tad viņš tika sazāģēts, un vienam tika bērniņš, vienam tika galva, vienam tika kājas un citam lukturis. 12. gadā, kad Kino Savienība atkal organizēja Kristapu, mēs sapratām, mums arī bija maz naudas, un mēs sapratām, ka mēs arī nevaram atļauties šīs sarežģītās, viņas arī ir izgatavošanas procesā ļoti, liešana ir sarežģīta, ka mums ir jāmaina balvas izskats. Un mākslinieks Mārtiņš Milbrets kopā ar tēlnieku Kārlā Laini izveidoja jaunu Kristapa tēlu, kas bija tāds gluds un pulēts, tāda pulēta plāksne uz kājiņas, kur Kristaps bija negatīvā. Viņš bija tātad izgriezts kā caurums, kuru mēs toreiz formulējām, ka tas ir, ka Kristaps mums rāda dzīvi. Caur viņu mēs varam ieraudzīt dzīvi, kas ir kā kino, un ka Kristaps ir kā loks, caur kuru mēs arī varam skatīt kustības un galvenokārt skatoties caur viņu domāt. Tāda balva bija vairākus gadus līdz 2015. gadā. Savukārt bija jauna komanda. Kristapu Kino Savienību vadīja jaunais režisors Reinis Kalnellis, un viņš teica, ka viss ir jāmaina, un tika izveidota tāda moderna, alternatīva skulptūra no stikla un koka. Un savukārt filmu veidotāji teica, ka kas tā pa māžošanos? Bija Kristaps, mums ir Kristaps. Mēs gribam to balvu tā, lai mēs varam to Kristapu pazīt. Un tad 2016. gadā tēlniece Ligita Frankevica, Ulmane, arī kopā ar Kārlā Laini izveidoja tādu mazu Kristapiņu. Tādu mazu Kristapiņu, kas izskatās patiešām pēc īstā Kristapa, pēc Mārtiņa Zaura Kristapa. Mūsu Kristaps atšķirās no vēsturiskā Kristapa, kas ir Kuģniecības muzejā, un tagad viņa kopija ir izlikta arī Daugavmalā, un visi viņu var apskatīties.
Bet tagad mums šī skulptūriņa ir tik liela, bet tāda kāds ir Kristaps. Ceremonijas, kā jau es minēju, sākumā notika šajā igadējā Latvijas Kinematogrāfijas Savienības biedru kongresā. Un tā nebija nekāda īpaša ceremonija, bet tātad dienas beigās, kongresa darbdienas beigās tika pasniegta balva, un tad, protams, bija arī kāds baļķis. Bet tad, kad sākās jau festivāla laiki, kad mēs sākām rādīt publikai filmu programmas, tad arī šī ceremonija sāk notikt aizvien sarežģītākā, ar īpašiem scenārijiem, ar īpašu skatuves iekārtojumu, ar kaut kādiem priekšnesumiem un notikumiem. Un parasti tas notika tajā pat vietā, kur bija festivāla programma. Bija ne tikai nominanti un pretendenti un filmu veidotāji, bet sāka mums parādīties arī viesi. Kopš 2014. gada mums ir starptautiska žūrija. Jo, lai tas nebūtu tāds draudzīgs pašmāju pasākums, mēs nolēmām piesaistīt arī ārvalstu ekspertus, lai būtu svaigs skats no malas. Un to mēs turpinām visus gadus un patiešām priecājamies, jo mēs saņemam tādu, varbūt netradicionālu, bet pietiekoši skaidru vērtējumu programmai kopumā. Žūrija skatās nominētās filmas, tātad konkursu programmu, un mēs arī kinoteātrī rādām tikai konkursu programmu, jo citādāk tā programma ir pārāk plaša. Balva par mūža ieguldījumu, manuprāt, parādījās 2001. gadā. Tad, kad Kristaps atnāca mājās uz Kino Savienību, tad mēs arī nolēmām, ka mūža ieguldījums arī ir jānovērtē. Bet sākumā tas bija tāds pārsteigums, kad mēs neteicām tam, mēs viņu uzaicinājām uz noslēguma ceremoniju un pūtām siltu elpu virsū tam cilvēkam, bet tas viņam bija pārsteigums. Un visiem tas bija pārsteigums. Ir bijis arī dažādi. Tā kā cilvēks nezināja, ka viņam pasniegs balvu, viņam palika ceremonijā garlaicīgi. Un, piemēram, Arnolds Burovs nogāja lejā kafejnīcā. Un tagad viņu aicina, lai viņam pasniegtu balvu, bet viņa nav. Un viņš tā kafejnīcā aizmiga. Es visvairāk priecājos par pirmo, un tas ir par dzīvīti. Un tā ir medaļa, jā, no tiem laikiem, bet kaut kā tas man bija pirmais, un tajā darbā patiešām bija ieguldīts tik ļoti, ļoti daudz, un par to man varbūt ir tas kaut kā tas mīļākais, jā. Bez tam, tā ir tāda pirmā lielā atzinība, ka tu esi novērtēts. Un par to tāds liels lepnums. Bet ir bijis tā, ka es pat organizēju Kristapu un saņemu balvu. Un, piemēram, 14. gadā bija mums šī ārvalstu žūrija, un es vienmēr saku, es negribu zināt. Es gribu būt kā skatītājs, es negribu zināt, kam ir piešķirts, kas saņems. Un es esmu saņēmusi Kristapu. Un kāpju uz skatuves,
Un pēc tam man viens no tiem ārvalstu žūrijas locekļiem saka, un ko jūs uz tās skatuves darījāt? Kāpēc jūs uz tās skatuves gājat? Es saku, kā jūs man piešķīrāt Kristapu? Ko? Nu, ka viņi nesaista, ja? Ka tas ir svarīgi, ka šie ārvalstnieki viņi nepazīst cilvēkus. Un viņi nezina, ka tā, kas katru dienu ar viņiem tur ņemās un viņus organizē un stumda un stutē, ja? Ka viņi ir arī filmu mākslinieci. Un ka tas uzvārds, vārdu un uzvārdu sakritība nav tā kā Jānis Bērziņš, kas mums ir ļoti, ļoti daudz, ja? Ka tā ir tāpat persona.